Radio Alise Plus programmu turpina Ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Ukrainas karaspēks Krievijas Kurskas apgabalā jau iegājis apmēram 35 km no robežas, tāpēc pieejamo datu izpētes secinājuši ASV Kara studiju institūta analītiķi. Portāls The Insider raksta, ka Ukrainas karaspēka kontrolē ir apmēram 350 km². Šonakt Krievijas Telegram kanālos publicēti video, kuros redzama iznīcināta Krievijas militārā transporta kolonna. Vienā no video, kas uzņemts no garām braucošas automašīnas, abās ceļa pusēs redzamas 14 sadegušas kravas automašīnas un viens furgons UAZ. Smagu automašīnu kravas nodalījumos redzami vairāki desmiti karavīru līķu. Bloomberg atzīmē, ka šī epizode parāda Krievijas aizsardzības vājumu uz robežām, kamēr gandrīz visi tās spēki iesaistīti karā Ukrainā. Vienlaikus tas stipri vien iedragā propagandas veidoto Putina kā parasto Krievu aizstāvja tēlu. Šorīt Krievijas varas iestādes ziņoja par Ukrainas dronu masveidu uzbrukumu Ļipeckas apgabalam aptuveni 200 km no Ukrainas robežas. Uzbrukuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks militārajā lidlaukā. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ziņoja par trāpījumu noliktavām, kurās atradās vadāmās aviācijas bumbas. Krievijas artilērija šodien apšaudīja lielveikalu Ukrainas Donetskas apgabala Kostjantiņivkā, nogalinot 10 un ievainojot 35 cilvēkus. Par to paziņoja Ukrainas iekšlietu ministrija, norādot, ka vairāki ievainotie ir smagā stāvoklī. Lielveikalā izcēlās ugunsgrēks apmēram 1000 kvadrātmetru platībā, cietušas arī līdzās esošās ēkas un automobīļi. Izraēla piekritusi Amerikas Savienoto Valstu, Kataras un Ēģiptes ierosinājumam 15. augustā atsākt sarunas par pamieru Gazas joslā. Par to paziņoja Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Sarunu norises vieta varētu būt Doha, Kaira vai Katara. Daugavpils domes deputāti, vērtējot pilsētas budžeta izpildi pēdējā pusgada laikā, konstatēja, ka pārpilde veido aptuveni 2,6 miljonus eiro. Tajā skaitā ir gan lielāki par plānotajiem nodokļu ieņēmumi, gan arī ienākumi no pārdotajām pašvaldībai piederošā uzņēmuma SpecATU akcijām, par kurām saņemts vairāk nekā 1 miljons eiro. Iegūtos līdzekļus plānots tērēt piepūšamās futbola halles celtniecībai Jaunforštates mikrorajonā, tie būs kādi 650 000 eiro, tāpat infrastruktūras objektu sakārtošanai papildus līdzekļi tiks piešķirti izglītības nozarei, vairāk nekā 1000 galdu iegādēji, bez tam plānots sakopt 2 atpūtas zonas Nīderkūnos un Gajokā. Šajā nedēļas nogalē Augšdaugavas novada teritorijā notiek Zemesardzes 3. Latgales brigādes 34. kājnieku bataljona lauka taktiskās mācības. Mērķis – trenēt un pārbaudīt vienības vispārējo kaujas gatavību un zemesargu spēju veikt uzdevumus dažādās situācijās. Uzdevumu izpildē piedalīsies arī valsts policijas pārstāvji. Mācības notiks ar Augšdaugavas novada pašvaldības saskaņotās teritorijās, to laikā Augšdaugavas novadā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemesargi ar strelnieku ieročiem. Uz koplietošanas ceļiem tiks izvietoti posteņi. Uzdevumu izpildes laikā tiks izmantota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēkus. Sastopot ceļā militārās tehnikas kolonnu, satiksmes dalībniekiem jāievēro noteikumi, netraucējot un nemēģinot to apdzīt. Daugavpilī jaunbūves apkaimē ar degšķidrumu aplieta un aizdedzināta Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora, laikraksta Miljonu izdevēja Pētera Dzalbes automašīna. Videokameru uzņemtie kadri liecina, ka to izdarījuši 2 jaunieši. Politiķis ir pārliecināts, ka tā bija plānota ļaunprātība. Automašīna aizdedzināta pie Dzalbes dzīvesvietas. Lai gan apkārt bijušas vēl citas automašīnas, jaunieši izvēlējās viņa busiņu, kas bija novietots pretī dzīvesvietas vārtiem. Par laimi liesmas laicīgi tika pamanītas un tās izdevās apdzēst vēl pirms ugunsdzēsēju un policijas ierašanās. Šonakt arī Reizeknes novada Verēmu pagastā dega 2 automašīnas. 17. augustā notiks Paula Sukatnieka 110 gadu jubilejas svinības Apsītēs Dvietē. Pasākuma rīkotāji aicina pieteikties dalībai tirdziņā, piedāvājot mājās ražotus gardumus vai amatnieku darinājumus, kā arī pieteikt izklaidējošas aktivitātes bērniem un jauniešiem. To vēl var izdarīt līdz 14. augustam. Elektroniski parakstītu pieteikumu dalībai tirdziņā var sūtīt uz pasts@augstdaugavasnovads.lv vai papīra formātā iesniegt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā pārvaldē vai jebkurā Augšdaugavas novada klientu apkalpošanas centrā.
Izsludināta pretendentu pieteikumu pieņemšana dalībai konkursā Sēlijas sudrabs 2024. Tā mērķis ir godināt cilvēkus, kuri ikdienā ar savu darbu, vārdu vai dzīvesveidu rotā vēsturisko Sēlijas zemi. Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkurš Sēlijas iedzīvotājs vai organizācija. Pieteikumus literāras esejas formā pieņem līdz 13. septembrim. Apbalvošanas ceremonija notiks 5. oktobrī Sēlijas nevalstisko organizāciju fórumā Viesītē kultūras centrā Sēlija. 3 laureāti saņems galveno balvu no sudraba ar vilka siluetu. To īpaši konkursam darinās juveliere Ranta Roga. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.